Viesturs nu jau vairāk nekā 7 gadus saimnieko savā zemnieku saimniecībā. Viestura saimniekošana nav vis tā parastākā. Viņa gādībā ir vairāk kā 100 brašas raibaļas, kuras ikdienu pavada laiski atpūšoties ēdot un dzerot savā kūtī. Taču pirms pāris gadiem Viesturs apsaimniekoja vienniecīgu zemes pleķīti un ikdienas slauca savu vienīgo gotiņu. Piena kombinātu gādību mēs nokļuvām Amerikā. Un tad redzējām tieši arī bija augsts laiks, tas bija marta mēnesis, 20 grādu mīnusā bija. Redzējām kūts, ka viss darbojās, atskrēja mājās un lika pamats un uzbūvēja šādu veidu kūtu. Viestura kūts atšķiras no tām, ko Latvijā ierasts redzēt. Govis nedodas ganībās, pašas ēdienu nemeklē, tām viss tiek nolikts deguna priekšā, kā smēj pats Viesturs tādas pašas sliņķes kā saimnieks. Tas vairāk priekš sliņķiem, jo es esmu pats sliņķis, ģimenē visi ir strādīgi, vienīgi es esmu tāds sliņķis. Parasti jau sliņķi izdomā tā, lai pēc iespējas mazāk būtu darba. Ja? Viestura saimniecība un raibaļu pulks gadiem audzis acīm redzami, kad ar vienu govi bijis par maz, kūts pārbūvēta 16 lopiem, vēl pēc gadiem 100 un nu jau visam lielajam pulkam, kas Viesturam kļuvis par iztikas pelnīšanas veidu, jo ikdienu izslauktais piens nonāk Rīgas piena kombinātā. Šeit lopam viss ir kopā, viss gatavs. Viņam nav problēmas, nav jāmeklē barība, te viss ir, ja? Šeit viņi pēd un tur viņi aiziet padzerties. Viss ir sabalansēts, barība ir garšīga, gandrīz pats var čāpstināt. Var ielikt kabatā un aizbraukt uz operu. Neviens nejutīs, ka jums ir skābarība kabatā. Jo kādreiz Krievu laikā bija tā, ka skābarība teica, tas bija kaut kas šausmīgs. Jā. Viņi brauca mašīnu kolkos garām, viss smirdēja, viss pagas. Te vairs tā nav. Viesturs ir ne tikai liels joku plēsējs, bet arī uzņēmīgs čakls un radošs saimnieks, jo vīram izdevies pa šiem gadiem iespējami minimāliem līdzekļiem izveidot pelnošu un ienesīgu biznesu. Līdzekļi jau tāpat šādi ir izlietot un naudas līdzekļi ir izlietot, izmantot. Vienkārši salīdzinājumā, ja, ka šeit viss iekārts ir savāks no 4 valstīm, no Somijas, Zviedrijas, Vācijas un Dānijas. Viss ir lietots, pilnīgi viss dzelži, viss grīdas, viss principā viss lietots, viss piena dzēsētais tanks, viss lietots. Un nevajag jau lietas, priekš kā dzelžus vajag jaunas, ja bargas naudas izlietot, ja, izmantot, ka to izvar pienu iegūt kvalitāti ar tādiem pašām lētākām metodēm. Burjāņos sporta stadionā mainīja segumu un es paņēmu tās gumijas atvedu šeit ielikt. Kā likt kaut ko dāvāt. Flīzes savā laikā Limbažos piedāvāja par 2,40. Ar visu flīžu līmu, ar visu pievešanu. Un tādas flīzes jau šodien neviens skolotājs neliks par aibu. Mums ar šitiem neredz sūdzes, tad tieši forši. Mušas sūdzes neredz tādu variantu. Viesturs stāsta, ka tādas kūts uzcelšana kā viņam izmaksājusi vidēji 300 līdz 600 tūkstoši eiro, bet viņam to izdevies uzbūvēt par 80 tūkstošiem. Arī kredīti šeit nekāda nav ņemta bankā. Jo īstenībā tajā laikā, ja kaut ko vajadzēja, varēja dabūt no piena kombināta. Aizņēmās naudu, viņi palīdzēja, tad vai nu norēķinājās ar pienu, ja uztaisīja grafiku un lēnām atskaitīja naudu. Viesturam gadu gaitā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas piena kombinātu. Kā stāsta Viesturs, naudu par pienu maciņā ieripo vienmēr. Un ja kāds mēģina uzņēmīgajam zemniekam iestāstīt, ka latvietis nevar nopelnīt, viņš tam netic, jo uzskata, ka jāmāk tikai dzīvē iegrozīties un nevajag darba izbīties. Man kādreiz stāsta, ja, ka visi brauc uz Angliju, uz Īriju, te nav darba. Ja. Darba te nav, bet zeme brīva, te ir, jau vēl pagastiem ir jau, un tur varētu dabūt zemi. Un nav jau vajadzīgs uzreiz traktors. Paņem vienu govu un paņem izskapu un nopļauj zāli un sataisa to sieniņu un sāc. Jo mēs ar te sākām ar vienu govu un 3,3 hektāriem zemes. Un esam tikuši tik tālu. Viens no Viestura saimniecības biežākajiem ciemiņiem ir veterinārā ārste Daiga, jo piens, kas tiek izslaukts, noteikti jāpārbauda. Mums ir svarīgi izbraukt pie vietas uz zemnieku un pārliecināties arī, lai saimniecībā būtu saražota atbilstošas kvalitātes produkcija. Atbraucot uz saimniecību, mēs pārbaudam svaigpiena iegūšanu, tātad pārbaudam arī slaukšanas procesu, lai būtu noslauktas pirmās strūklas, katrai govī būtu sava lupatiņa, lai notiktu pēc slaukšanas dezinfekcija, lai nepārnestu infekciju no govs uz govi. Daiga stāsta, ka viņas pienākums nav zemniekos ieviest bailes un ik reiz rāt, ja kaut kas nav kārtībā, bet gan veidot veiksmīgu sadarbību, pamācīt un kopīgiem spēkiem celt piena kvalitāti. Nevelti zemnieki nereti dodas viens pie otra pieredzes apmaiņā, mācās cits no cita un, kā stāsta vetārste, piens Latvijā ir augstas klases.
Citu dienu var apsakot 2 zemniekus, piemēram, jo es piedalos slaukšanas laikā. Es skatos, vai slaucēji pareizi visu dara. Tātad tur jau paiet man 2-3 stundas, un pēc tam es viņas, kad beidz slaukt, tad stāstu, ko jūs nepareizi darījāt, ko vajadzētu izmainīt tajā visā. Ir, kad es arī naktīs braucu, es izbraucu visu maršrutu, kur ir piemēram 30 zemnieki, jo man ir jāredz piena nodošanas brīdī, kāds tas piens ir. Es izmēru temperatūru, man termometrs līdzi un salīdzinu, vai atbilst ar dzesētāju temperatūru. Kad govis labi pabarotas, augstvērtīgs piens noslaukts un pārbaudīts, tas nonāk lielajā piena mašīnā, kas balto zeltu tālāk nogādā piena kombinātā, kur tiek veikta atkārtota piena pārbaude, lai siera, piena, kefīra, jogurta, saldējuma vai biezpiena veidā pēc iespējas kvalitatīvāks produkts pildītu mūsu leduskapi un vēderus. Piena kvalitāte ir viena no nozīmīgākām lomām, lai varētu saražot kvalitatīvu piena produktus. Tas tādēļ, kā jūs zināt, ka lauku piens sarets, veidojot rūgušu pienu. Tas notiek dabiski pienskābes baktēriju ietekmē. Piena ceļš līdz mūsu vēderiem ir garš un rūpīgi uzraudzīts, un tas tikai tādēļ, lai pēc katra nokostā kumosa varētu teikt, cik garšīgi. Rūta Čivča, Sandris Polis, Tautas balss.